Aleksandrs Dimā, tēvs, grāfs Monte Cristo, lasa Aivars Bogdanovičs. Nepazīstamais. Pēdīgi atausa diena, kuru Dantes vaļējām acīm bija sen gaidījis. Līdz ar pirmo saules staru viņš piecēlās tāpat kā vakar, uzkāpa salas augstākā klintī, lūkoties visapkārt. Tālumā bija tāds pats tukšums kā vienmēr. Tad Edmunds nokāpa atkal lejā pie savām mantām, piebēra sev kabatas ar dārgakmeņiem, aiztaisīja tad dārgumu kasti ciet ar tās dēļiem, cik labi varēdams. Uzmeta zemes virsū, nolīdzināja tās un kājām piemīdīja, lai nevarētu šo vietu atšķirt no apkārtnes. Viņš atstāja alu, aizdarīja to akmeņiem cieti, atstāja tad arī otru alu un pa trepēm augšā uzkāpis, uzcēla akmens plati uz ieejas, uzkrāva uz plates akmeņus, kuriem starpā iebēra vēl zemes, iesprauda un iedēstīja mirtas un citus krūmus zemē, aplaistīja tos ar ūdeni, lai tie augtu un aizsektu ieejas vietu. Beigās viņš vēl, cik spēdams lūkoja darīt nepazīstamas pēdas, izkaisīja smiltis, izslaucīja pēdu zīmes un tad nepacietīgi sāka gaidīt savus biedrus. Viņš tagad nevarēja šeit palikt un kā pūķis sargāt savu mantu. Viņam vajadzēja iet ļaudīs un sabiedrībā iegūt to iespaidu un to varu, kādu mūsu laikos dod viens no lielākajiem spēkiem – naudā. 6. dienā pārbrauca kontrabandisti. Dantes no tālienes pazina jauno Amēliju, viņš aizvilkās kā ievainotais. Filoektets varonis no grieķu teikām bija ievainots biedru atstāts uz tukšas salas. Uz krastu un paskaidroja biedriem, ka jūtoties labāk, bet tomēr nesot vēl vesels. Kontrabandisti atkal viņam izstāstīja savus piedzīvojumus. Viņiem arī šoreiz laime bija smaidījusi, bet pēc preču izkraušanas muitnieku kuģis bija viņus pamanījis un viņiem bijis jābēg. Tomēr nakts viņiem palīdzējusi izglābties. Visi, bet sevišķi Džakopo, nožēloja, ka Dantes nebija piedalījies braucienā, jo katram šoreiz peļņas tiesa iznāca veseli 50 piastri. Edmunds nelikās neko manīt, viņš pat nepasmaidīja, kad dzirdēja, kādus lielus labumus viņš zaudējis, palikdams šeit Monte Cristo salā. Tā kā kontrabandisti tikai viņa dēļ bija piestājuši pie salas, tad nosprieda vēl to pašu nakti izbraukt uz Livorno. Livorno nonācis Edmunds tūlīt devās pie kāda žīda, kuram pārdeva 4 mazākos no saviem dimantiem par 25,000 franku. Žīds būtu varējis apjautāties, kā vienkārši matrozes ticis pie tādiem dārgumiem, bet viņš baidījās, jo pašam pērkot bija skaidrs peļņas uz katru akmeni vairāk par 1000 frankiem. Otrā dienā Dantes nopirka jaunu baržu, kuru dāvāja Džakopo, iedodams tam vēl 100 piastru, lai pieņemtu ar tiem sev matrožus. Džakopo viņš uzdeva ar šo baržu tūdaļ doties uz Marseļu un apjautāties pēc kāda sirmgalvja Dantesa un kādas meitenes Mercedeses, no kuriem pirmais dzīvoja Melānas ielā, otrā Katalānu ciemā. Džakopo domāja, ka viņš sapņo, bet Edmunds viņam pastāstīja, ka viņš taču tikai par spīti saviem radiem ticis par jūrnieku, jo tie nedevuši viņam līdzekļus, ko dzīvot, bet ka, viņš mantojas lielu bagātību no savu tēvoča. Džakopo vairs tālāk nebrīnījās un nešaubījās par stāstu patiesību, jo bija aizvien sajutis, ka Edmunds vairāk izglītots nekā vienkārši jūrnieks. Arī citi matroži un jaunās Amēlijas kapteinis
ticēja viņa nostāstam. Kad Edmonds saviem bijušajiem biedriem, no kuriem tagad apņēmās šķirties, bija sarīkojis uz atvadām greznas dzīras, un kapteinim bija solījies par sevi ziņot, viņš aizbrauc uz Marseļu, no kurienes tad viņam bija jābrauc uz Montekristo salu. Dantesa ceļa mērķis bija Dženova. Tur pašlaik ostā tika izmēģināta maza jahta, kuru bija sev apsūtījis kāds anglis, gribēdams iegūt vislabāko jahtu no vislabākajiem meistariem dženoviešiem. Dantes pārsolīja angļa cenu un ieguva kuģi, kurā lika vēl ierīkot kajītē gultas gaugalīs slepenu skapi ar 3 slepenām nodaļām. Tad viņš aizbrauca, neteicis uz kurieni. Pēc 2 dienām Edmonds bija jau sasniedzis Montekristo salu, jo jahta bija teicama ātrbraucēja. Dantes bija paspējis krietni iepazīties ar visu salu un tās apkārtni, un piestājās nevis parastajā ostā, bet mazajā līcītī. Sala bija arī tagad gluži tukša. Kopš viņa aizbraukšanas neviens nelikās uz tās bijis. Dantes naktī aizgāja uz savu slepeno alu un atrada visu kā bijušu. Otrā rītā neskaitāmo bagātību Dantes bija pārnesis uz jahtu un noglabājis slepenā skapī kajītē. Džakopo gaidot, viņš pavadīja vēl dažas dienas savā salā un izlietoja šo laiku vēl tuvākai salas izpētīšanai, līdz zināja visas tās labās un ļaunās puses un noņēmās labās vēl pavairot un ļaunās novērst. Beigās viņš ieraudzīja Džakopo mazo baržu tuvojamies salai. Viņš deva signālu, Džakopo atbildēja. Pēc 2 stundām barža bija sasniegusi jahtu, Dantes dabūja no Džakopo bēdīgas atbildes. Vecais Dantes bija miris un Mercedese bija pazudusi. Edmonds šo ziņu uzņēma mierīgu sējumu. Tad viņš devās uz krastu un noliedza viņam sekot. Pēc 2 stundām, kuras pavadīja vientulībā, viņš atgriezās savā kuģī un lika tam braukt uz Marseļu. Dantes pats neatrada tagad laika strādāt un vadīt kuģi. Viņam bija tik daudz jāpārdomā, tik daudz jāpārdzīvo savā pagātnē. Ka tēvs miris, to viņš bija domājis, bet Mercedese, kas bija noticis ar Mercedesi? Edmonds nevienam aģentam nevarēja uzdot apklausīties par to, kas viņu interesēja. Viņam būtu bijis jāatklāj savs noslēpums. Viņš varēja tikai pats uz sevi paļauties. Livorno spogulis viņu bija pārliecinājis, ka viņām nav ko baidīties, ka viņu pazīs. Bez tam viņam tagad bija pietiekoši daudz līdzekļu pārģērties. Tātad kādu rītu jahta un barža iebrauca droši Marseļas ostā, izmeta ankuru taisni iepretīm tai vietai, no kurienes priekš daudziem gadiem Dantes bija ticis vests uz Ifas pili. Ne bez riebuma Dantes redzēja sanitārās iestādes laivā, pie sava kuģa piebraucam arī žandarmu. Viņš viņam pasniedza savu Livorno nopirkto pasi uz kāda angļu lorda vārda, un augsti un nicīgi viņam garām iedams izskāpa malā. Viens no pirmajiem cilvēkiem, kuru viņš satika Kanebjēras ielā, bija kāds vecs matrozs no faraona. Šis vīrs, kurš agrāk bija viņam kalpojis, tagad varēja apliecināt lielo pārmaiņu, kas ar viņu bija notikusi.
Dantes jautāja viņām kādus vārdus un par atmakstu iedeva lielāku naudas gabalu. Kad Edmonds bija jau gabalu pagājis, matrozs skrēja viņam pakaļ saukdams. Edmonds pagriezās. Atvainojiet, mans kungs, teica vecais matrozs, bet jūs laikam pārskatījāties. Jūs gribējāt gan man dot kādu sū, bet esat iedevis veselu dālderi. Tiešām tad es būšu pārskatījies, mans draugs, atteica Edmonds. Bet jūsu godprātība nevar palikt bez algas. Še jums vēl viens dālderis klāt. Matrozis bija tik ļoti pārsteigts par šo dāvanu, ka pat aizmirsa devējām pateikties. Viņš tik noskatījās tam pakaļ un nomurmināja. Tas laikam ir kāds nabobs no Indijas. Dantes turpināja savu ceļu, bet katrs solis, kur viņš spēra, vairoja viņa skumjas un aizgrābtību. Visas viņa bērnības atmiņas, kuras viņam visu mūžu bija stāvējušas acu priekšā, tagad šeit atdzīvojās un saistījās pie katras vietiņas, pie katra ielas stūra, pie katra krustceļa. Kad viņš nonāca Melānas ielā, kur agrāk dzīvoja tēvs, viņš juta, ka viņa ceļi sāk drebēt. Viņš tikko nepakļūst zem braucēju ratiem. Mājā, kur Sirmgalvs bija dzīvojis, izskatījās viņam daudz bēdīgāk. Puķes, vītņu augi, kurus vecais tik rūpīgi bija kopis, tagad bija nozuduši no logiem. Dantes atspriedās pret koku un domās nogrims ilgi lūkojās uz šā nabadzīgā nama pirmo stāvu. Beidzot, viņš tuvojās durvīm, pārkāpa pār slieksni, prasīja, vai šeit nesot neviens dzīvoklis brīvs. Paprasīja, lai ļauj viņam apskatīt 5. stāvu dzīvokļus, kaut gan dzirdēja, ka tie visi apdzīvoti. Mājas pārvaldniekam vajadzēja viņu novest turp un lūgt iedzīvotājus svešā vārdā ļaut apskatīties kādas 2 mazas istabiņas. Šo dzīvokli apdzīvoja kāds jauns laulāts pāris, kur uzskatot Dantes nopūtās. Citādi viņam nekas vairs neatgādināja senāko dzīvokli. Sienas bija apsistas citām tapetēm, visas vecās mēbeles, pie kurām saistījās Dantes atmiņas, bija prom. Viņš apskatījās pēc gultas. Tā atradās vēl tādā pašā vietā, kur viņa tēva gulta bija stāvējusi. Viņa acis tapa mitras. Šī vietā laikam nabaga Sirmgalvis bija beidzis mūžu, velti saukdams savu dēla vārdu. Izbrīnējušies jaunie ļaudis uzskatīja nopietno vīru, par kura vaigiem ritēja 2 lielas asaras. Tie cienīja viņa sāpes, un viņam nekā nejautāja. Kad tas gāja prom, viņu pavadīja un lūdza atnākt, cik bieži vien viņam patīkami. Izgājis ārā, Edmonds palika pie durvīm stāvot un prasīja, vai šeit vēl dzīvojot kadrus. Pārvaldnieks atbildēja, ka drēbnieks jau sen šeit vairs nedzīvojot. Viņam ar veikalu vairs lāga neveicies, un tas tagad esot uzņēmis viesnīcu Gāras tilts. Tantes izlūdzās nama īpašnieka adresi, lika, lai viņu pieteic pie tā ar lorda Vilmora vārdu. Kā tas bija ierakstīts viņa pasē, un nopirka mazo māju Melānas alejā par 25,000 franku. Māja bija gan tikai dažus 10,000 franku vērta, bet Dantes būtu par to samaksājis vai 500,000. Vēl tādā pašā dienā notārs, kurš bija sastādījis pirkšanas kontrolaktu, paziņoja jaunajam pārim, ka jaunais saimnieks viņiem
par līdzinējo cenu ļauj izvēlēties dzīvokli starp visiem mājas dzīvokļiem tikai ar nosacījumu, ka tiem jāatstāj saimniekam 2 mazās istabiņas, kuras tie līdz tam bija apdzīvojuši. Šis ārkārtējais notikums visiem Melānas alejas apdzīvotājiem 8 dienas deva iemeslu dažādām runām un spriedumiem, no kuriem neviens nebija pareizs. Bet ļaudis vēl vairāk brīnījās, kad tas pats vīrs, kurš māju bija nopircis un tā jau diezgan vērsts uz sevi visu ļaužu uzmanību, tanī pašā vakarā vēl apstaigāja katalānu ciemu un iegriezās kādā mazā zvejnieku būdiņā, kur palika vairāk nekā stundu un nevarēja beigt taujāt pēc dažām personām, kuras jau kopš 15 vai 16 gadiem bija pazudušas. Otrā dienā viņš ļautiņiem, pie kuriem vakar par šo to bija apjautājies, iedāvināja baržu ar visiem piederumiem un izvairījās no viņa pateicības ātri aiziedams projām. Kad kādam matrozim bija devis pavēles, viņš uzkāpa zirgā un izjāja pa vārtiem ārā.